Ikdienā latgaliešu valodā sazinās apmēram 165,000 cilvēku, kas ir 9% Latvijas iedzīvotāju. Bet vēl pāris paudzes un latgaliešu valoda var vairs nebūt, tāpēc ir svarīgi, ka tā tiek saglabāta mūsdienu tehnoloģijās. Naskaidi palāki Kaukarijas zemes, tā jau viss aizīt, beja I nav. Seņok latgalīšu tradicionāli iedīni bija kļockas, guļbišņīki, buļbu blīņi, asuškas. Digitālās tehnoloģijas attīstās arvien straujāk, un, lai tās varētu lietot ne tikai lielajās valodās, ir nepieciešams savākt pēc iespējas vairāk runas paraugu. Tāpēc kopš šā gada sākuma ir izveidota sabiedriskā iniciatīva Balsu talka, kas iemūžina ne tikai mūsdienās runāto latviešu valodu, bet arī latgaliešu valodu, lai to saglabātu nākamajām paudzēm un padarītu pieejamu tehnoloģiju attīstībai. Šeit tiek vākta dzīvā valoda, tāpēc, ka arī nākotnē ar ierīcēm runās dzīvi cilvēki. Teiksim, ja kāds gribēs savu televizoru uzrunāt ne tikai angliski, lai viņš ieslēdzas vai leduskapi, bet viņš ieslēdz, kas siko. Balsu talkošana ir pavisam vienkārša. Jāapmeklē Balsu talkas mājaslapa, jāizvēlās latgaliešu versija Bolsu tolka un jāsako norādījumiem. Ierunājumie teksti ir nelieli un neaizņem daudz laika. Ir iespējams gan ierunāt vismaz 5 teikumus no piedāvātā teksta, gan pārbaudīt jau ierunāto materiālu. Tad nākošais teikums izlas, redziet, te ir 5. Ni capts, ni virts. Un patiesībā šī iniciatīva ir iespēja latviešu valodai, tajā skaitā latgaliešu valodai dzīvot. Un, teiksim, ja es novecošu un es varēšu televizoram latgaliski pateikt, porslēdz kanalu, man vajag kačku par dzevnīkim, tad varbūt tas būs interesanti arī maniem mazbērniem pieņems. Jūsuprāt, ir svarīgi saglabāt latgaliešu valodu tehnoloģijās? Obligāti, noteikti. Noteikti es tā uzskatu, tāpēc, ka tā ir daļa no mūsu vēstures Latvijas. Un man pašai ir saknes no latgaļiem, tā kā noteikti, jā. Protams, vajag saglabāt visas valodas. Nu jau gandrīz 6 gadus Citadels bankomāti piedāvā izvēlēties latgaliešu valodu. Arī aplikācijā tā ir pieejama, tomēr lietotāju skaits tai esot gaužām mazs. Arī pašlaik Bolsu talkā ierunāts vien 3 stundas un pusotra stunda pārbaudīta, kamēr latviešu valodā ierunāts jau 150 stundas. Mēs tā īsti pat neapzināmies šobrīd visas tās vietas, kur tās jaunās tehnoloģijas ienāks. Jo tas ir tāds super svaiga lieta, bet tieši tā mijiedarbība ar jebkādām ierīcēm, jo omīte vai aizņemta māmiņa, kas cep kaut ko plītī uz plīts, viņa var vienkārši pateikt, ko viņai vajag, lai receptei paskaidro vai uzliek timerus vai tādas lietas. Tā kā tas noteikti nāks. Un arī subtitri. Ir nepieciešams ierunāt un pārbaudīt dažus 10 stundu, lai varētu sākt praktiskus pētījumus un būvēt jau pirmos rīkus, kas saprot latgaliešu valodu. Un jo vairāk stundas ierunāts un pārbaudīts, jo mazāks kļūdas procents. Es esmu pārliecināts, ka tas mērķis tiks sasniegts un arī jūs varēsiet runāt ar savu gudro mašīnu arī latgaliski vienā brīdī. Un ja nākotnē latgaliešu valodu varēsim instalēt dažādās sistēmās un izmantot modernajās tehnoloģijās, arī valodas vērtība pieaug, un mazajām reģionālajām valodām tas ir izdzīvošanas jautājums. Ieva Čakste, 360 TV, Ziņneši.